Labadiena, labadiena visiem! Te Georgs, Retro Java klubs, Galvas pilsēta Valmiera. Nu, lūk, viens no pēdējiem maniem projektiem. Baltā Java, sniegbaltīte. Sniegbaltīte, jeb mana 5. sieva. Nu tā, varu jau kaut ko izstāstīt par šo projektu. Projekta ilgums bija 20 mēneši, gads un 8 mēneši. 20 mēnešu laikā es dzemdēju šo sniegbaltīti. Nu, cepuri nost. Pats šokā no rezultātā. Nu, baigi smuki. Tā javiņa ir 1965. gadā izlaidums, modelis ir 360. Nu, dažas mantiņas man ir samainīts, neatbilst modelim bākā, jābūt hrom, te ir vaigi. Aizvidas atslēga jābūt baltā krāsā, man ir melnā. Hebeļi arī neatbilst, tas ir sporta javas. Ar bumbiņiem galā. Galvas neatbilst, tos es samainu apzinīgi. Mazās galviņas man nepatīk. Nu, šitas te mantiņas samaina. Vispārējais ir dzimtais. Viss metināts, kur vajadzēja metināts, pastiprināts, pakalēts, strūklots, pakalēts, gruntēts, krāsots. Nu, tā kā pienākās. Nu, tā kā, lūk, man tas te motīts ir gatavs. Principā viņš man bija gatavs jau decembrī. Pilnīgi gatavs decembrī. Bet izpūtēja dēļ, man tas mots nostāvēja līdz 22. februārim. 22. februārī viņš man bija gatavs pilnībā, jo es tikpat kā 3 mēnešus gaidīju izpūtējus. Gribējās Slovāku vai Čehu klusinātājus, nu, beidzot dabūju. Uz veikalu atnāca pie Raimunda, nu, te viens pāris man bija virsū un citam domā. Nu, izpūtēju kvalitāte, protams, ir ļoti labu. Tas ir Slovāku Bujaks firma. Es tā kā gaidīju jeb Hadraviku no Čehijas, jeb no Slovākijas Bujak. Nu, sanāca Bujaka. Nav nevaina izpūtējumi, ļoti labi kvalitāte. Stabili sakrīt ar kamerām, viss tā kā pienākās. To pārbaudīts līdz milimetram. Izplūde iet ļoti vienmērīga un ļoti līdzīga Čehoslovāku izpūtējiem. Ļoti līdzīga. Tikpat kā viens pret vienu. Tā, nu varat turpināt tālāk. Tā, šodien mums ir, es pat nezinu, kā šodien pa datums vispār jāskatās. Godīgi sakot, kur mans telefons. Es pat nezinu, kā šodien pa datums. Šodien ir 29. februāris. 15.09. Mums te Valmierā tā kā ziema sākās, ja te 2 dienas mums te ziema pa pilnam saulīte. Nu, forši. Tā, nu turpināsim tālāk. Nu, beidzot mans projekts ir gatavs. Līdz pēdējais krūvietei, kā saka, nu, principā šonedēļ sūtīšu jau uz izstādi, uz autosalonu, kur man viss jau viņas stāv, un šito arī sūtīšu uz turieni. Tā, nu sāksim ar motoru. Nu, motora klips man bija jau atsevišķi ievietots YouTube'ā. Nu, drusciņi varu izstāstīt to, ko es atcerēšos. Motoram palika tikai dzimtie bloki un vāki. Tas viss ir nopūlēts, noslīpēts nopūlēts, jo motora bāzi ir 354. 354 bāzi no 360, nu, diezgan atšķirās. 354 bāzi, nu te var redzēt, te tā skrūve priekšā, viņa tā kā izlien ārā, jo 360 skrūve, ja vispār nav, ja ir dziļumā. Te ir pilnīgi ārā tā skrūve, un otrā skrūve ir zem karburātorā otrā pusē. Nu, viss bloks tika slīpēts, pilnīgi viss, jo 354 blokam ir tāds rupšs lejums, tāds baigi rupšs lejums, nu tāds nesmuks lejums, jo 360 lejums ir ļoti smuks, un 354 pilnīgi garām.
Nu, te viss ir teiksim, noslīpēs, nopūlēts, nu, cik bija iespējams. Bet, nu, tīri tā neko sanāca. Tā, kloķene man palika. Šitais te mocis nogāja 50 000. Es esmu otrais saimnieks, un motors nebija skaldīts. Vispār nebija skaldīts. Es tā kā pirms demontāžas to motoru iedarbināju, nu bija tāds troliņš, ka tur 3 kombaini blakus nestāvēja. Es noslēpojoties, jo bija bailes pat vispār viņu darbināt. Troliņš bija, principā motors bija nokauts, nu, pilnībā. Nu, kad es to motoru izjaucu, gaņģene bija tāda tīri tā neko. Neteiktu, ka viņa bija baigi izdarota, bet, nu, kloķene, jā, klaņi, cilindri, gultņi, nu, tas bija mierā, pilnīgi mierā. Pilnīgi mierā. Kloķene ir, nu, arī no 354, tā ir bieza kloķene, viņa pusmilimetra vaigi ir biezāk. Tas ir ļoti labi priekš kloķenes kameras. Nu, kloķenē es to pašu ieliku, samainīju tikai klaņus. Gali bija veseli, ka pa brīnumu. Gali bija veseli, gan aizdedze, gan sajoga, gan vidējās. Tie gan nebija aprauti. Bet, nu, klaņi bija vispār mierā. Tur ir vakars tiem klaņiem. Piedegums bija baigas motorā, nu, baigas piedegums bija. Nu, klaņus es restaurēju, atdevu Siliņu onkulam uz restaurāciju, atviegloti klaņi līdz, neatceros, vai 13 vai 17 grami. Nu, diezgan daudz noslīpējām nost no klaņa. Klāni atvieglojām un noslīpējām arī pa smuku un vēl uz beigām vēl nopolējām. Un tad piemeklēju arī Čehoslovāku vieglos virzuļus un vieglos pirkstus. Nu, un kopā man sanāca, ka kur uz vienu katlu es dabūju 50 grami nost. Tas ir milzīgi daudz uz vienu katlu, milzīgi daudz. Un jūtās ka vibrācija, nu, tikpat kā nav. Nu, redzēšu pavasarī, kā viņš uzvedīsies tas motors. Nu, ar kloķi nevis skaidrs, nu, pildīts starpgabals, nu, viņam jau pēc modeļa ir pildīts starpgabals. Gaņģene ir 34. iemānīta iekšā. 34. gaņģene absolūti jauna, absolūti viss ir noslīpēts, nošaibots, viss kulis ir 38. pirmā uz leju. Jauni diski, ķēdi, jauns kuris. Nu, iekšas absolūti jaunas. Pilnīgi tur, nu, nav tikai piekasīties viss. Kloķene arī nošaibota, viss tur uztaisīts, viss forši, viss motors rūt. Aizdedze vape, 14 volti, 200 vati. Ķēdes mierinātais ir uzstādīts, nu, tas ir kā vienmēr visiem motoriem. Savādāk arī nemēdz būt, jo ar ķēdes mierinātajos motors viņš tad diezgan līdzsvarots strādā. Nu jā, nu viss vāki pūlēti, galvas pūlēts, nu te viss ir pūlēts. Nu te kā vienmēr otrais blīvslēks uzstādīt kikam, dekoratīvs uzgrieznīts. Nu te sanāk karburātoram ir bukserkantīti uzstādīta. Līkumi jauni, hroms viss jauns, līkumi jauni, izpūtē jauni, hroms viss jauns, bāks, maigi, tie ir hromēti, tepat Rīgā starta ielā, feļas jaunas, spieki, jā, rumba pulēta, amartiņi arī restaurēti, viss pielikti klāt, pagriezienu lukturi. Tādas tīgas man ir pagriezienu lukturīši pielikts. Visas cinkotas detaļas, kas ir uz moča, man ir nohromēts, izņemot spieki. Spieki, man liekas, bija cinkoti. Man tā liekas, ka bija cinkoti. Es varu kļūdīties. Godīgi sakot, neatceros. Bet visas pārējās detaļas, nu viss, kur ir cinks, tur ir viss nohromēts. Viss ir nohromēts. Visi uzgriežņi ir no ņeržas, dekoratīvi. Nu, te izpūtējam gala līkumiņš. Nu, kā vienmēr es lieku līkumiņu, tas ir ļoti, ļoti vajadzīga stelle. Ļoti vajadzīga stelle. Tā, varu parādīt, kā es uzstādīju akumulātoru. Te man ir arī sava tehnoloģija. Nu, šitā te izskatās akumulātors. Žēlīnieks akumulātors, tas ir zemu un plats. Nu, tādi viņi ir žēlīnieki.
Un sanāk, diezgan padot brīvas vietas, tad te ir tāds uzstādīts tāds plauktiņš. Ielikts plauktiņš, uztaisīts no ņeržas. Virsū plauktiņam akīts un dzimtapēs arī virsū. Baigi forši sanāca, baigi forši. Un tad te var izmantot kā zipu vietu. Klēmas ir, es varu atvienot, ja man vajag noņemt akumulātoru nost, man nav jāskroja, teiksim, skrūvis. Man ir klēmas, es atvienoju vienu otru un izņemu ārā. Ja man jāņem nost, bet te nekas nav jāņem nost, te tikai, kā saka, jāsit dūmā. Beņķis arī pāršūts. Tā, mēģinās parādīt, kā tas viņš izskatās. Beņķi vajag aplīmēt no iekšpuses, tas ir obligāti, te visu vajag aplīmēt. Un te ir siksna. Siksna jāliek virsū tāds tā kā gumijas gabalu un arī jālīmē klāt, lai nekrīt. Jo savādāk ar kniedēm skrāpē krāsu. Un te arī šī vieta tā kā grib skrāpēt. Un tāpēc te visu vajag aplīmēt, lai neskrāpē krāsu. Te var redzēt, kā man izskatās no šejienes. Te vadi visu no pagriezieniem iet, visu uz klēmām. Tie vadi man praktiski nav redzami. Man viens lielais kembriks, viņš tur papakšu iet papakšu un tur pat arī viņš pazūd. Lādēšanas relējs arī tur pat dziļumā iekšā, baigi forša vietiņa. To man ieteica Raimis, es no tā laika arī un izmantoju to vietu. Tā, braucam tālāk. Spīdometrs man arī restaurēts, viss pa nullim nomests, un es pieliku vēl 6 ledenes iekšā. Starp stiklu un ciparnīcu tur iekšā ir lenta, led lenta. Apgaismošana ir ļoti laba, es kā ieslēdzojusi, un spīdometru redzu, jo ar dzimtu apgaismojumu tur neko nevar redzēt. Es pat neitrālai lādēšanu un neitrālai dabūju arī ledenes iekšā, bet tur vajag polaritāti pārtaisīt, jo LED lampām tas ir obligāta polaritāte. Gabarīta apgaismojumu 2 lampiņām tur nevajag neko, un neitrālam un lādēšanai tur es pārtaisu polaritāti. Tur bildēs var redzēt, kā tas tieši notiek. Hroms slēdzīts, pagrieziens arī, pagrieziens man ir kur uztaisīts tāds no ļardaka slēdzīts. Tādi man ir pagriezieni. LED lampas man ir saliktas absolūti visur LED lampas, izņemot priekšē tālu gaismas, jo priekš tālu gaismas tur man ir halogen lampas stāv. Tur nav variantu. Spogulīši, kā vienmēr, savādāk nemēdz būt. Un stīkals. Jā, stīkals ir itāļu. 2. Te ir paštaisīti kronšteini, jo dzimti kronšteini, kas iet stiklam komplektā, dzimti kronšteini omītē neder. Ja ir klika stūri, tad der, bet ja stūri ir nosekta, tur netiec klāt. Tāds ir stīkals, 2 itāļu. Vispār ļoti piestāv, jo viņš ir ļoti līdzīgs salvo stiklam, un omītei ļoti, ļoti piestāv. Visas troses man ir jaunas, riepas jaunas, rumbā man ir lielti 3 gultņi, arī dekoratīvais uzgrieznis virpots tāds dabā neeksistē, dekoratīvais tieši iekšējā stupica. Te var redzēt iekšējā bremžu stupica, jo ir 2 veidi, ir ārējā un iekšējā. Sava stapa samainīt nevar. Katram jābūt sava stupica, savai rumbai sava stupica. Chromēta dakša, tā ir restaurēta dakša, bet pats štoks, kas ir iekšā, to es dabūju jaunu. Te man piepīpētais stāv, tur var pieslēgties. Dūgas, ar eļļu, te var ieliet eļļu. Īsti puslitra katra dugā, un te var izliet, korķīts. Rāmis ir pastiprināts mociņ. Šī vietā tur ir dubult stiprinājums samitināts pa plāksni katrā pusē. Motora stiprinājums ir pastiprināts. Te man arī ir pastiprināts, tur bija urpts caurums un iemetināts štoks, lai nesaspiežās rāmis.
jo tur baigi saspiežās rāmis. Pakaļa dakša man ir uz zadatām. Jā, te man uzstājīt pakaļa dakšu uz zadatām. Nu, tas ir vērts. Nu, te arī hroms. Tā, bremžu pedāls arī ir stiprināts. Te var redzēt, ka riba ir iemetināta. Šī vietā ir riba iemetināta. Un vēl viena fiška. Iesaku visiem omīšu īpašniekiem. Šito te kronšteiniņu vajag saīsināt uz 1 centimetru. Tad tā kāpslīts iet uz 1 centimetru zemāk un ar to pašu bremžu pedāls arī iet zemāk. Un tad sanāk, kad kāju mēs liekam uz kāpsli, mēs liekam uzreiz arī uz bremžu pedāli. Kāju uzreiz. Tu nemeklē to bremžu pedāli. Bremžu pedāls tev jau ir zem kājas. Bet pārsvarā, kad šitais te kronšteins ir standarta garumā, kāpslīts ir drusku uz augšu, un bremžu pedāls ar to pašu arī ceļas uz augšu, jo viņš atdurās pret pašu kāpslīti. Un tad sanāk tā, ka kāju uzlikt uz bremžu pedāli nav iespējams. Var uzlikt tikai tad, ja tev jābremzē. Bet vienkārši braucot uzlikt, tev sanāk kājai tāds neērts leņķis, un kāja sāk tirpst un sāpēt. Un tāpēc tev kāja vienmēr sanāk blakus bremžu pedālim. Bet tas ir bīstami. Ja tev steidzīgi jāspiež, teiksim tā, uz bremzēm, tad vismaz sekundi vajag, lai tu pārmestu kāju uz pedāli un uzspiestu viņu uz leju. Sekundē tas ir daudz. Un tā, pēc manas tehnoloģijas, ka šitais te kronsteiniņš, nu, principā līdz caurumam viņš ir nogriezts, līdz caurumam, un izrupts vēl viens caurums. Jāgriež no augšu puses, jo apakšā griezt nedrīkst, jo tur ir nūtis. No apakšas nedrīkst, tikai no augšas. Te var redzēt, šitais te posmiņš man nogriezts, izrupts vēl viens caurums, un man tā pedāls kāpslīts aizgāja drusku zemāk, un ar to pašu bremzes arī zemāk. Un tagad man tik ērti, nu, braucot, es vēl to neesmu pārbaudījis, bet es uzsēžos, pirmkārt pati par sejam, kāja tev iet zemāk. Ceļgali vismaz nesāp, kāja ir zemāk. Un visu laiku tev uz bremzēm, tas ir, to vajag taisīt. Tas ir ļoti ērti un parocīgi. Nu, ķēžu sargs te man arī ir nohromēts. Viņš principā nav redzams, bet viņš man ir nohromēts. Bāka man uz spilveniem. Te var redzēt, bāka ir uz spilveniem. Nu, nekas sarežģīts tur nav, lai to bāku uz spilveniem uztaisīt. Nekas sarežģīts tur nav. Pagrīzina kronšteina iekšā. Filtriņš ir tāds jaucamais, baigi foršais. Varu pieļaut, ka 54. un 53. varētu pieļaut, ka šitais stikls derēs, jo tur ir plika stūre un tie dzimtie kronšteini varētu derēt. Nu, 3,4, 3,8 der bez problēma, pilnīgi tā kā dzimtā. Nu, lūk, Sniegbaltīte, mana 5. sieva. Projekts 20 mēneši. 20 mēneši es te zīlēju un dzemdēju, bet, nu, rezultāts, nu, ir to vērts, tiešām ir to vērts. Tā, un vēl viens uzlabojums, cik te netīrs vispār. Man ir sānu atbalsts. Nu, ne ar ko neatšķirās ar Harleju. Šī konstrukcija man pilnīgi ir pārtaisīta. Pārtaisīta pilnīgi. Tā, atsperi man ir apakšā metināta, var redzēt, jā? Un leņķis arī pamainīts. Un šitais te leņķis ir pamainīts. Viņš tika griezts no pamata, celt uz augšu un metināts atpakaļ. Lai dabūtu to kāju drusku tā kā uzcelt viņu augstāk un ar to pašu viņa paliks garāks. Nu, tāds te ļoti ērti, sēdot uz moča. Nākīts reikur ir, sēdot ar kāju, pilnīgi ar kāju gatavs un tāpat ar kāju atpakaļ un viss. Nu, te man apakšā ir tāds gumijas atbalsts, gan vidēji pekai, ja, vidēji pekai teikt tāds gumijas atbalsts. Jo fiksators it kā ir, bet fiksators netur,
netur, un tas apakšā peka sit pret klusinātāju. Un te man ir tāds atbalsts gumijos, atbalsts pielikts, un baigi forši. Tāpat man sānu atbalsts arī pret viņu atsitās, un apakšā peka arī pret viņu atsitās. Nu, kas te vēl ir? Nu, tas filtris to es stāstu, pa motoru arī stāstu. Motors, nu jā, gaņģene tur 3/4, tur bez jautājumiem, viss tur uzlabot, pastiprināts. Nu, vēl motora bāzē 3/4, viņiem ieplūt kanāli, kas iet no karburātora un aiziet biks veidā, aiziet uz cilindriem. Un kas aiziet uz cilindriem, tajā vietā, kas aiziet uz cilindriem, tajā vietā tie kanāli ir šaurāk uz 4 mm. Nu, tur pilnīgi tos kanālus es arī palielināju un uztaisīju tā kā 360, jo 3/4 motoram zirga spēki ir tikai 16, nu 360 ir 18. Nu, tā kā es dabūju tie 2 zirgi vēl klāt, palielināju tie kanāli. Visu, tagad man tie kanāli ir tikpat lieli, kā 360. Viņi tur drusku šaurāk, tieši kas iet pa labi pa kreisi uz cilindriem, tajā vietā viņi ir šaurāk. Tur bildē var redzēt, ka es ar metāla zāģiet vienkārši paņēmu un nogriezu gabalu un ar gnomiku visu pieslīpēju. Tur nekas sarežģīts nav. Pieliku 360 bloku blakus, apskatījos un tur uz aci. Ja tur tas kanāls būs drusku lielāks, tur lomu nespēlēs. Cilindram ieplūdu loks tur ir diezgan paliels. Nu, pārplūt kanāli pārbaudīju lūks, tur drusku vajadzēja pieslīpēt galus, ir sēdināts 1,5 mm. Jā, nu galus es liku lielos, kaut kā maziņās. Man nepatīk maziņām, kas nepatīk. Nu, tāds te viens no pēdējiem variantiem sniegbaltīti, mana 5. sieva. Tā, jāuzliek beņķīt savu vietā. Nu, lūk. Šodien 9. februāris. Laiks ir jau no to, varbūt 3:30 jau. Diezgan ilgi es to klipu filmēju, vismaz kāds 20 minūtes. Nu, tā kā varu papriecāties ar kārtējo projektu no mana garaža. Nu, godīgi sakot, nu, pats priecājos tā kā bērniņš. It kā pirmo reizi kaut ko esmu tādu uztaisījis. Pie katra motora un pie katra moča es priecājos tā kā pirmo reizi. Nu, tāds es esmu. Ai, smuks, tu dzīvoja to jāredz. Jāredz dzīvoja pavisam savādāk. Smuks. Nu, un uz beigām jau pēc tam es jau tādu fišku uztaisinu, uzrakstu Viktorija uzvara, nu. Kā tik pabeidzu projektu, uzreiz fiksi, flomiks rokās un ar markeri uzrakstīju. Numurs man ir nodots glabāšanā, nu, paliks siltāk, tad braukšu pēc numura. Nu, lūk, te man pat lūka arī chromēta. Ķērsargu kontrolu lūka arī chromēta. Jā, visas atsperes, Pekas atsperes apakšā arī chromētas. Paldies Inglisam no Liepājas. Es pat aizsūtīju viņam. Tas pēderes, viņš man nochromēja. Nu, vāciņš. Jā, par vākus arī vēl kaut ko izstāstīt. Šitie tie visi vāki, viņi ir principā tikpat, ka visi brāķēti tie vāki. Es izstāstīšu kāpēc. Šī vieta vākam, viņa ir otrādi iepresēta formā, jo šī forma ir iepresēta ar to iepresējumu uz iekšpusi. Bet tas ir nepareizi, jo paņemsim gultņu sēžvietu un rumbas malu, viņi nav līdzeni. Gultņu sēžvieta, viņi ir augstāk uz kādiem 3-4 mm ārpus rumbas. Un ar to pašu, ja dzimto vāku likt virsū, viņa neturās, viņa visu laiku liek ārā, jo viņa atspērveidā pati sevi spiež ārā vāks, jo te ir augstāk nekā te. Un ko es izdarīju? Man ir forma, un es te presēju ar formu uz otro pusi šitu izlocīju. Un man tagad šī pusi ir izlocīta uz āru, un man tās vāks iegāja tā kā dzimtais. Nezinu, var redzēt laikam, jā, var redzēt arī, kur ir. Un ir speciāla forma, jā, un es šito te vietu, es presēju
uz āru. Nevis no rūpnīcas ir uz iekšu, un tas ir nepareizi. Nezinu kāpēc. Cik es esmu ratus pārbaudījis, es pēc tam varbūt atklāšu tēmu, un tad parādīšos, cik ratus esmu baudījis, gultņu sēžvieta ir augstāk nekā pati maliņa. Un vaks neturās, viņš iet nost, viņš tur ļurkājās, tur kas tik nenotiek. Un kamēr es te pārpresēju šo vietu, visu aizgāja kā dzimtais. Var redzēt, jā, ka iet uz ārpusi. Vāks nav dzimtais, tas ir 3/4, bet man dzimtais arī nepatīk. Viņš tāds gluds, kaut kāds tukšais. Te tāds rūtainais, viņam bilde pavisam savādāk. Nu jā, lampas man ir ledenes, pilnīgi spidometra arī ledenes dabūju iekšā. Ledenes, jā, aizmugurē ledenes salikts. Nu, pagriezienu lampas. Nu, skatīšos, cik es dzirdēju, laikam skati nevar iziet. Motora numurs ir 3600018. Tas ir viens no pirmajiem modeļiem, kas gāja uz Savienību 360. Un rāmis man ir 00098. Arī pirmais sotaks. Motors bija pirmajā 20. Rāmis ir pirmajā sotakā. Nu, piepīpētais arī te var pieslēgties. Te, nu, dubras, viss trauc jaunas. Šita loriņas arī pārtaisīju, jo dzimtais man nepatīk. Dzimtajam apakšā nav līgzdas. Un trosē izplēšās un ieiet vītnē iekšā. Jo te jābūt līgzdei apakšā un caurumiņam. Tā kā te augšā tur ir līgzda un caurumiņš. Apakšā tur ir vītne, vienkārši vītne. Troses gals neiztur pie lielas, teiksim, slodes, ja, un viņš izrāvās un iet vītne iekšā. Šito arī uztaisīja no bronzas tādu. Nu, forši, jā, vaigi smuki tiešām, jā, nu, bākam un uz spileniem, jā, to var redzēt, gan priekšā, gan aizmugurē, nu, aizmugurē šo nevar redzēt, laikam. Var gan, ir aizmugurē arī uz spileniem. Jauna provodka, jauna instalācija, nu, viss te ir, viss pa jaunam. Gumija arī visa jauna. Par sēdekli es vēl domāšu, man ir ideja, vai balto kantīti uzšūt. Ja visu šito te posmu balto uztaisīt. Nu, pats vēl pagaidām vēl nezinu kā, bet kaut ko tādu darīšu, jo man tagad vēl viens beņķis remontā, un tad tur zīlēšu tālāk. Nu, lūk, nu arī kā ir viens no pēdējiem projektiem. Es tūlīt mēģināšu uz sānu atbalstu viņu nolikt, kā viņš izskatīsies. Oi, otrā roka aizņemta. Oi! Nu, lūk, tagad es viņu noliku uz sānu atbalstu. Nu, te vienkārši cepure nost. Sānu atbalstu, superīgo. Jā, teikta iet zemē iekšā, zemē mīksta. Var pat redzēt. Bet mocis stāv. Nu, lūk. Nu, leņķis aptuveni šitāds mocim var redzēt. Nav nekas īpaši liels. Sānu atbalsts, tas ir super. Tagad tas ir ļoti ērti un parocīgi. Nu tā, liels paldies par uzmanību. Tiksimies ceļā, paliks siltāk. Tā kā vēl viena balta jāvieņa mums Latvijā. Ja es nebaldos, šitādi man liekas ir 4. Vēl viena baltā jāva man stāv remontā, drīz man būs vēl viena baltā jāva. Tas ir Gatim no Ragas, Jūrmala tur Ragā dzīvo. Tur vēl viena baltā jāva, ja man iet jau, nu, top jau salikšana. Paldies par uzmanību. Georgs, Retro Jāva. Zvaniet, rakstiet. Tiksimies ceļā. Paldies par uzmanību. Čau, čau.